Čau! Esmu tavs Copis draugs, un tas ir mans pirmais YouTube video, kura mēs aizbrauksim Burtnika ezerā uz līdeku sezonu atklāšanu. Centīšos, lai šis video būtu ne tikai izkliedējušs, bet arī informatīvs ar visiem knifiem, sekretiņiem un ne tikai. Aiziet? Cik es jau gaidīju tas līdekas. Nu ko, šī tādā smuka resna līdeka. Ir. Vai. Bet vienu mēs šodien tomēr paņemsim zivju zupai. Kā redzat, Tetrisu mēs bērnībā bišku spēlējam, tā kā visi ievitojas. Neteikšu, ka ļoti pieklājīgi un akurāti, bet ievitojas. Paņemam tikai nepieciešama. Jā, nekas liekas nav šobrīd. Vispār. Ātri ieskrējam pa ceļu tirdzniecības centra Saga un ienesam tur makšķernieku veikalā. Paņemu rokas 3 woblerus, bet lai netaisītu tādus neapdomātus pirkumus, pastaigāju bišku pa veikalu, padomāju un atstāju tikai vienu. Un tas ir šitāds Divines fake kopija uz hardcore, uz Jozuri, jeb dual hardcore. Viņam ir rakstīts, ka metrs iedziļinājums, zīmols atēmī, bet pa īstam viņam ir, dēļ tā, ka tas nekvalitatīva kopija, viņam ir ap 0,3 iedziļinājums. Tā kā man ir idejas, kur tas varētu noderēt, gribu pamēģināt, ja kas es pārdīšu. Mēs jau atbraucam, Olegam ir kaut kāds instruments jau. Nezinu, vai priekš līdekam, vai... Priekš asariem. Jā, vai priekš asariem. Nu, te ļoti smuka burtnieku maiņa, tur ezers. Es jau gribu vismaz kaut kādu liņu noķert šodien. Rīt līdekas, šodien līņas tad. Nu ko, sakas viens no maniem mīļākajiem procesiem. Gatavošanas process, kad tu ar rociņam, ar visam matmiņam paskaties saviem maneklim, kuri tev jau no visas puses sagraustīja, kuri jau redzi nevienu līdeku un nevienu asari. Un te es atlasīju kasteti priekš tieši Burtniku ezerā. Man līdzi ir 4 kastes, bet šī tā kā te ir tas, uz ko plānoju pakert tieši rīt. Nu, protams, slepenais maneklis. Droši vien jūs to redzat jau pie Nila izdonā, One Last Cast. Uz tā mēs kēram te rudenī, ļoti veiksmīgi kēram. Vārdīties uz offsetākiem, līmenis ir zems, cerams līdeka būs zales, piekrastu zona. Nu, cerams. Te vēl daži offseti. Diezgan interesanti. Protams, hardcore, Strike Pro Mustang, jo uz Mustangiem mums kādus 2 gadus atpakaļ ļoti izšauja. Ļoti labi bija. Kas te vēl interesants? Tas milzīgs, vai nu breksinis, vai nu rauda kaut kā tāda dīvaina ar zelto astīti. Viņa grims tikai 10 cm, tā kā, un taisu ideālus glaidus. Viņa jau, ja kas, ir maislāpa. Saucas Daiso Big Bait. 40 gramu viņa svar. Liels cerības, kā uz viņam ķersies šogad. Slepenā fičiņa te arī ir tādas mazas vārdītes, varbūt līdeka gribas kaut ko maziņo, bet vēl nezinu, vai strādas, pārbaudīšu rīt. Un kas vēl te interesants, Daiva Lazy Jerk, īpaši baltē krāsā, jo burtniekam patīk kaut kas balts. Skatīsim, vai tā arī būs rīt. Kaut kādi rotiņi, tas tā panikas gadījumam, ja nekersies vispār. Bet tā mēs te jau mainam mākjus, līmējam gumies kaut kādas, lai vēl bišķi padzīvoja viņi. Protams, čipsiki, kola, kādam tur rāliņš. Līmējam ar tādu dīvaino gāzes iekārto. Bet akjus es mainu ar Golden Cage knaiblam. Viņam gan diezgan tāds nogaliņš erts, lai atvers rinkešus, gan arī, ja kas laiva, jūs varat sagriezt jūsu pīto auklu. Te ir kaut kāda magnītu sistēma kopā ar tā kā nāžiem. Un ļoti labi viņš griež auklu. Jau nevaru sagaidīt rītdienu. Te ir tāda sarusējuša ake, un mēs viņu ātri samainīsim. Paradīšu, kā tu darīt. Liek tas klaimļoties iekšā. Atveru to rinkiši. Pēc tam lieku iekšiņā. Un ar nāgiem tur neko nevajag mocīties vairs. Un viss, gatavs. Tagad varam uzlikt te
BKK un būs pasmuko. Nu ko, samainīju parinieka gandrīz mīļākajam, nu šitais tošņi mīļākais māneklis. Akjus uz BKK, lai bišku tāds provocējušais papildus faktors būtu viņam. Tas ir Jackal Zero Footer. Viņš ļoti, ļoti labi strādāja pagājušu sezonu. Man arī Jackal Mickey samainījām. Megabass Overrev Crank un, protams, efektīvākais, manuprāt, Volkeris DocX, Megabass DocX Sliding. Vecais, kāds viņam gads, nefokusējas 2001. Izlaiduma gads. Un sataisīja arī, ja nekersies uz wobleriem, tad nāksies aizliegt to baltu vārdu ņemt. Vēl man bija tas kolekcija Shimano Triple Impact, pirksti jau melnie, Shimano Triple Impact. Mazais ļoti reds swimbaits, super reds. Visu laiku domāju ņemt viņu, neņemt, tomēr paņemšu šī sezonai un radīšu jums kā keršu uz viņu, lai es arī gribēju šī tādu. Bet viņu tiešām ļoti grūti dabūt. Ja kaut kur paradas, tad tikai kaut kādas marketplaces Japāņu no rokam, no tādiem pašiem kolekcionāriem. Nereāli smuki spēlē, es teiktu smukākais pēc spēles vizuāli maneklis, kas man vispār ir kastēs. Urā! Nu ko, mēs jau uz ūdeņiem. Visus apsveicu ar atklāšanu. Oleks, kura līdka būs pirmā? Kāds izmērs? 1,20 m. Labi. Es lieku uz to, ka pirmā būs 61. Ja es uzminēšu, ja būs tieši 61, tad kaut ko izdomāšu. Tad nāksies man papeldēt. Cik esmu laimīgs, tik ilgi jau gaidīju to dienu. Urā! Jau redzu liepanes un vajag uz tiem liepaniem jau uzreiz pastrādāt, jo uz viņam var tu stāvēt līdeka. Tā kā līkšu kameru tulītē un rādīšu jums, kas būs tālāk. Tā, ko, pirmie jau 10 meteni un nekā nav. Un tas tāda divaina sajūta. Es domāju, jūs visi viņu zināt, ka tev ekspektācijas kosmiski milzīgas un no pirmiem 10 meteniem nekā nav. Tu jau sāk kaut kā bišku tā pazemināt savas sapņus. Vismaz mēs zinām, ka zem mums ir liepanes, liepaņu pļavas un līdīgi te jābūt. Tā kā vai nu jāmeklē māneklī, vai nu kaut kā jādod to māneklī tā, lai viņi sagribējas. Ko arī mēģināsim darīt. Pārinieks mēģinā uz zila glaiderī 10 cm. Es pagadam gribu kaut ko vienmērīgo. Saku ar keitēšu vārdi, balto, bet man jau apnika. Tūlīt es ielišu kaut kādu swimbaitu vai arī kaut ko twitchējumu. Vēl lieta, ko pamanīju, kad tu tikko sāk pēc liela starpbrīža copet, tu taisi savu pravodku vadīšanu pārāk ātri. Ja tev gribas, uzreiz, protams, nokert, bet vajag bišku apstāties. Iedot kaut kādu pauzitī, palielināt tempu. Tā arī paradīsies pirmā copitē. Man bija tikko copē. Tas pavisam jauna gumija, Westin, un viņi te jau ir zobu atstātas vietas. Tad vajag lēnāk. Ir. Pirmā ir. Pirmā līdeka šo sezonu. Labi, pirmā oficiāla līdeka. Tā es Daugovu piemāju jau ķeru. Oleg, sačoku, skarēja. Ātrāk, tur. Kā es teicu, ja pirmā būs 61, tad nāksies man papeldēt, bet šitā es jau redzu 54. Ap 54. Oleg, davai. Pirmā līdeka ir. Apsveicu te. Urā.
No, tūlīt jums visu parādīšu, izstāstīšu. Tātad, tas ir līdeka pārsta. Tā, es paņemšu, ātri paņemšu cimdu. Ļoti jums ieteicu tādu cimdu. Nopirksiet sev temu, maksā 2 eiro, bet jūsu rokas paliks veselas un bez griezeniem visiem. Tā, man neturas kamerā, viena mirklī. Man ir atklāts. Nu ko, šī tāda smuka lideciņa. Nu jā, nu tiešām smuka, kā kur 52. Nice. Urā! Sezona atklāta. Tūlīt Vestin šatīs. Ir, ja kas, mājaslāpā, Copas draugs LV. Tūlīt viņu atlaidīsim. Tā. Olegam arī pieteicas kaut kas. Ļoti milzīga, jā? Ņemam viņu. Nu, Olegs, tagad tu arī laimīgs. Tā izskatās laime. Jā. Nu, Super. Oficiāli sezonas. Nu, Olegs, tev 61, tad tev nācies papaldēt šodien, vai ne? Vai? Pārāk augsts ūdens vēl. Nu, super. Ļoti labi. Bet mani ir 62. Super. Bišku tam nav pat, 60. Grūti ar vienu roku visu darīt. Kamera vēl neturas. Tā, Olegam ir 60, pat gandrīz 67. Nu, super. Tā, un uz Mustangu, Strike Pro Mustang. Sudraba krāsā. Nice. Nu ko, un vienlaicīgi atlaidīsim. Olegs. Nu, davai. Bet vienu mēs šodien tomēr paņemsim zivju zupai. Pastāstīšu jums par svarīgu likumu laivā. Ja jūs ķerat divu, tad nekad nestaviet viens priekš otrā ar muguru. Jo līdz pat, ja jums liekas, kā jūs nekad nenoķersiet savu parinieku, nu ticiet mums, noķersiet kādu brīdi. Būs vējš, būs adrenalīns, labi ķersas, aizmirsīs pa parinieku kādu brīdi. Un tā kā visu laiku, vai nu, lai jūs redzētu plus mīnus seju, vai nu tā ar sānu. Un mēs cenšamies pat mest tā, lai katrs to darīja no dažādām pusēm. Olegam zivis, jā? Nē. Ja kas, te ir paštaisīts stingeris, un Vestin tā gumija, viņa nav domāta stingerim, jo, džigalvi vai offsetam. Bet es bišķi patestēju pie mājas Daugavā un sataisīju tādu stingeru, ka viņa negriežās un diezgan smuki spēlē. To stingerus es izlikšu mājaslapā pa ļoti pievilcīgu cenu, kaut kās ap 2-3 eiro, lai aki te Golden Cage diezgan kvalitatīvi asie, lai katrs var tu sev nopirkt stingero, bet garums būs priekš gumiem 10-12 cm un otrs būs priekš tādiem 15-13. Pīkšādi mazie un tā tālāk. Kubīra maza. Vāt. Nākam pa to pašu vietu otru reizi, un bija tā sajūta, ja pirmo reizi tā ņēmā, tad otru reizi būs uz katru metinu te. Nē, nav vispār. Vai bet es redzēju divus izlicienus, tas noteikti bija līdokā, tā kā cerams viņa kaut kur te vēl ir. Vajag pamēģināt tilīt labi, bišku vēl uz to gumiju nabagu, bet uz gumiju tas ir tā kā it kā tu spēlē kaut kādu GTA ar čītiem. Vot, tā kā jāliek hardcore vai kaut kādu wobleri, lai nebūtu tik viegli. Lai būtu arī interesantāk. Kas tas bija? Olegam tikko aizgāja kaut kas. Es ieliku pagadam bišku žerko. Bet ir tāda teorija, ka Burtnieku ezera līdekam nepatīk džerks un vispār tvīšojumi maneklī. Man visu laiku gribas to stereotipu kaut kā salauzt, bet tiešām Burtnieku, cik es necentījos, džerki strādā bišku sliktāk nekā vienmērīga ietišana un vienmērīgi maneklī. Tieši Burtnieku. Un gan rudenī, gan pavasarī.
te bišku jau sekals, nevaru iedot ilgu pauzi. Bet ceru, kā zīla glaideris ar to savu trokšņaino kameru kaut kādu līdeku provocēs. Tomēr. Ir. Олег. Хорошая. Ну, дай сачок. Еще скажи, я виноват. Ну, я tu esi vainīgs, protams. Kur bija sačoks, Aleks? Куда? Не знаю, может, Эмиль... Es pat nofilmēju. Сам, pats paņems? Да, ну мелко, не будем забрать. Зачетка, Олег. Nu, brēc, ņemt neņemsim, bet tas ir mēriņš. Davai, tas ir mēriņš. А? Mēriņš. Jā, точно mēriņš, tādā ap 50 kaut kas. Numerī, lūdzu, lai statistika man būtu. 57 kaut kā. Jā, nu tā ļoti labi. Šeit man piekeras vēl viena līdeka, tādā Можно ap с первого раза 57 убивать, centimetriem, uz keitēšu baltu vārdi uz G galvas. Un es paprasīju savu pārnieku Olegu paņemt to līdeku no pirmas reizes un turēt uztverumu uzreiz pie laivas. Jo es vadīšu viņu ļoti ātri un ļoti rūpīgi. Priekš kā es to daru, jo kādu jūs ķerat uz offsetu, kādu jūs ķerat uz G galvu, ja jūs dodat līdekai to vajumu, neturat spiedienu, akis sāk kustēties, un viņš parasti izlidos no vaiga. Un viss. Un viss. Līdekas nebūs. Kamēr vazējos ar savu līdeku, bildēju viņu tur no visam rakursiem. Olegam pieteicās arī vēl viena tādā 51-52 uz rapāla šupiņu, kas interesanti. Viņš viņu atlaiž nepārāk paspēja nofilmēt. Pēc kā iesakās, ārkārtīgi patikams šīs copes posms. Līdeka aktivizējas un sāka ķerties. Visticamāk, viņiem bija kaut kāds brokastīs, rīta izgājiens, un mēs nokiram 5 vai pat 6 mērelīdekas diezgan normāls, pa aptuveni 15 minūtēm. Tā kā met un velk. Un atceros, kā saķeru sevi uz sajūtas, kā sapratu, ka tas tūlīt beigsies, bet negribas, lai beidzas. Gribas, lai tā visu dienu ķeras. Nobeidzas visā arī diezgan interesanti. Piepildēja bebrs. Varbūt zemē. Nē, būs. Paskatījies uz mums tā no tālumā un pateica viss. Viss pietiek, atstājot arī citam. Jo tas bija bebrs, viņš kaut kā izlēc, un ar to viss arī beidzas, pēc tam mēs spēlējām kaut kur 1,5 stundas, gandrīz bez copes. Copes vēl bija, bet realizācijas nebija. Oleks, kā tev liekas, man kaut kā tā sajūta, ka līdekas šogad nav stipras, jo visbiežāk burtnieku otrdi, viņas ir tādi diezgan, pretojas saldzinoši ar visam tur. Engures, babites un... Nu, varbūt 7, vēl nepamot. Kafiju nepadzer, ja? Jā, nu... Bet, teiksim tā, sitieni ir reti, bet agresīvi. Es neteikšu šodien. Nu jā, un visu, ko ņem uzreiz žaunas. Tā kā ar atvertu muti. Mēs šobrīd mēģinām ar elektromotoru tā lēni dreifēt. Un pa ceļu bišku mēģināt ar šupiņiem kaut ko vēl izmocīt. Jau mums ir domas iemest peldušu enkuru, bet kaut kā slīnkums abiem likt viņu ūdenī. Jo pēc tam mitru vajag izņemt. Ūdens vēl augsts. Iest. Ir. Kaut kas labs, Oļeks. Bļā, aizgājā. Tu redzēji? Tur bija kaut kas nezinu, es pat nesapratu, kas tur bija, bet kaut kas ļoti labs bija. Kaut kas tiešām ļoti labs. Nezinu, pēc sajūtam teiktu, kā ap 90. Es skажу, сейчас мы славим. Нет. Jā, tas bija līdekā. Sākotnēji.
Nu, man bija līdeka, bet aizgāja uzreiz. Nu, vismaz akis palika vesels. Un aste palika. Tā, mēs piepildējam pašas jau krasta niedres. Un patusējam te kādu laiciņu atkārtoti un sapratam, ka te neņem. Mēģinām likt te offsetākus, šupiņus ar tādu āki arī. Bet tiešām neņem. Tāda pagadam teorija, kā bija pa augstu pēdējās dienas, bija vēji, tāpēc viņi stāv bišku tur, kaut kur 100 metrus no krasta. Jo mums visas copes 100 metrus no krasta. Nu, attiecīgi to zonu tūlīt arī mēģināsim pārbaudīt vēlreiz. Un ķert. Jā. Nu... Bet dažreiz notiek tieši otrādi, ka viņam visa tā putra stāv, un tu ķer tikai putra. Es teiktu, vispār Seklējas ezeros ļoti svarīgi, īpaši Bavicas ezerā arī saprast, kāda attāluma no krasta tev notiek copes. Un dažreiz tas tiešām ir, piemēram, 200 metri no krasta, un tu vari tūsēt visu dienu plus mīnus pa to kanti 200 metru no krasta tieši pa to attālumu. Vai nu tur kaut kāda strauma, vai ne strauma, bet ūdens temperatūra, nezinu, nu, kaut kāda ir faktori, kas uz to ietekmē, kāpēc tur uzturās gan baltas zīvis, gan līdeka. Olegam atkal ir, nu, viņam šodien viens maneklis. Ķer visu, kas kustas. Es te uz vārditi mēģināju, bet man nekas atkal nerealizējas. Iznāciens bija, bet tas, laikam, zemmēriņš. Bet, nu, pats fakts. Tā, nu ko, kameru izslēdzu, bet man pieķeras vēl viens mēriņš, tāds smūgs, ap 60 uz Vestin šat izgumiju. Bet kopumā cilkus ļoti daudz, ļoti daudz no visam pusēm. Visi kaut ko ķer, visi kaut ko mēģinā, bet neķeras pa lielam. Mēs pat 2 stundam, var teikt, noķeram 9 mērus. Pat pa pusotru stundu, un pēc tam nekā. Bet laivas, nezinu, 50 apkārt mums no visam pusēm. Es domāju, kaut kādu stundiņu paķersim vēl un brauksim atpusties. Kaut kādu šašlīku uzcepsim, pagulēsim un pēc tam brauksim vēl. Olegam ir zivis? Nē, zaceps. Tā, nu ko? Pēdējās 2 stundas mums nekā nav jau. Braucam pilnīgi pa tukšu, ne uz rotaņiem, ne uz šupiņiem, ne uz žerkiem, nu ne uz ko, ne uz offsetākiem, pat uz hardkoriem neķeras. Vārdu sakot, satikam 2 draugus, viņam bija 2 līdekas tieši uz hardkoriem. Diezgan labas tās, 2 kilo plus. Nu, forši. No rīta bija migla, un kamēr bija migla pa pirmam 2 stundam, mēs noķeram 10 mēra līdekas un 1 zemmēru. Kaut kur 3 vēl aizgāja. Viena bija ļoti laba. Nu, jūs redzēt, nu tur... Tā. Tā kā jā, pa 2 stundam viss mums bija. Pēc tam 2 stundas vēl mēs braukājam pa tukšu. Tā kā domājam šobrīd aizbraukt, atpusties, varbūt sataisīt līdekas zupu. 2 līdekas mēs paņemam zupai. Un... zupu jums, protams, arī parādīšu, recepti parādīšu. Bišku pēc tam pagulēsim un brauksim vēl. Cik zinu, no draugiem otrajā ezera pusē ir tik daudz laivas, kā, nerti un nekomfortabli tur ķert. Ot mēs domājam, ka viņi visi tur pakers, un mēs kaut kādas maizes gabaliņus pamēģināsim arī savākt, bet jau vakara pusē. Braucam atpusties. Aizmirsu pajautāt Olegu. Olegs, esi laimīgs? Ar sezonu atvēršanu? Pilnīgi. Nu, tad viss izdevās. Viss labi. Es arī diezgan apmierināts. Salīdzināt ar pārējiem? Salīdzināt ar pārējiem, jā. Bet nevajag salīdzināt ar pārējiem. Vajag salīdzināt tikai ar sevi. Noteikti, ja nefilmēju, ja nečakarējos ar kameru, tad būtu pāris līdekas vairāk. Un ja neeksperimentētu, ķeras uz to šupiņu un uz to offsetu paša putra, un viss.
Ja vajag daudzumus, tad var ķertē. Ja vajag priekš dveselī, tad vajadzēja tiešām noķert uz hardcoreņu, pamēģināt uz džerkiem, pamēģināt uz visu, paskatīt, kā spēlē daži jauni maneklīši. Tā kā šobrīd točni mierīgi atpusties. Līdeku zupa ir gatava, tūlīt viņu mēs atversim. Kaut kā akurāt. Obā! Super! Nu, tātad sākotnēji sīpoli. Ļoti labi būs. Pēc tam neteikšu jums, kas tas ir. Un, protams, arī šis. Un te lielu kadru. Būs ļoti labi. Šodien vakara solo bez vēju. Visa diena ļoti silta, plus 18 grādi, neskatos to, ka 1. maijs. Tāpēc es domāju, vakarā vajag pamēģināt Volkeru sunišus. Ir man tāda sajūta, intuīcija. Paņemšu, ko es paņemšu? Paņemšu Megabass DockX Sliding, vienu vecas sērijas izlaiduma gads, nefokusējas telefons. 1999. Man jau 10 gabali šitādi. Viņi strādā nereāli labi. Es teiktu, labāk nekā viss, kas ir šai kastē no abām pusēm un vēl tādas 2 kastes no virsmas manekliem. Jā, tas noteikti, tas tā kā vērņāks. Un Megabass DockX Speedslide, jo viņam tā diezgan gari glaidi, var paturēt uz vienas vietas. Arī naturāla krāsa, burtnieku kaut kā man uzticība naturāliem bišķi vairāk. Un kaut ko vēl vajag paņemt. Paņemšu vienu Volkeri testam. Arī ļoti sen netika ražots, bet pagaidām pa viņu nestastīšu, jo vēl neesmu testējis. Tā, nu ko, mēs izbraucam uz otru jau vakaras piegājienu. Cerams, ka ķersies, bet ezers palika tukšs. Bija pa dienu, nezinu, man liekas, katra krasta bija ap 100 laivam. Šobrīd skatos, 3 laivas pa visu ezeru kaut kur vazējas, bet tā, tas nozīmē, ka neķeras. Tas nozīmē, ka mums jāuztaisa kaut kā tādu, ko iespējams nemēģināt citi. Man ir idejas. Olegam laikam arī. Olegs tikko apēt ļoti labu līdekas zupu, šašliku. Viņam jau diena veiksmīga, sākot no rīta. Man arī. Tūlīt pārdīsim. Jā. Kāds mums plāniņš? Mēs mēģināsim kaut kādus mazus manekļus, tiešām mazus, šitādus 5, 6, 3 centimetri. Jo varbūt tā līdeka šodien tāda diezgan piepresēta visu dienu bija. Viņu visu dienu kāds mēģināja noķert. Un ja vēl kaut kāda palikuši te, tad viņu vajag ierunāt uz mazu manekli, kuru viņai neviens iespējams nebija devis. Tā, tas mums ideja. Un mēs iesim pa to pašu krastu, pa tām pašam vietam, kur mums ķeras no rīta. Tas zelta likums, nevajag meklēt zelta zabaku. Vajag iet tur, kur bija. Ja nebūs tur, tad mēs kaut kur tad pameklēsim. Un pēc tam vēlreiz atgriezīsimies tur, kur bija. Tikko. Uzsveci. Tas jākas light spinning. Maza vārdīte. Es tikko paprovēt ieliku viņu. Nice. Kamera bija ieslēgta pēdējā brīdī, jau ieslēdzu, kad zivis paņema. Super. Ir. Super, nice. Tolīt pārdīšos, ko es noķeru. Jūs brīnīsiet. Jūs būsiet šokā. Tēmu maneklīs. Bet man bija sajūta, kā uz viņu ķersies. Tolīt pārdīšu. Tā. Svarīga lieta. Vēlreiz jums atgādināšu cimdis. Lai nesagriezt rokas, gan aki, lai jums netrapīja roka, gan līdeku zobi. Bet līdeku zobi ir ļoti asi. Tā. Bišķi nomirinājis. Skatiet, tas ir maza vārdīte, ļoti maza. Tādā 5 centimetriem no tēmu. It kā viņi strādā, sūtīšu vēl. Super, tūlīt atbrīvošu. Tā, viņa mums ir kaut kas ap
56. Tā, mēs viņu atbrīvosim un atlaidīsim. Un... vēl laba lieta. Es viņu nokiru savu jaunu kātu. Golden Cage Altrezo. Diezgan interesants tests. 1,5 līdz 18 gramiem. Diezgan dārgs spinnings, bet it kā ļoti, ļoti jutīgs. Nu, vot, pirmais zivis. Es teiktu, 3 metieni pirmais zivis. Nu, iesvetījam viņu, cerams, ka būs arī kaut kas lielāks uz viņu. Šī spinninga mūža. Protams, ka būs. Jau tuvākajā laika būs. Man tikko vēl viena sopa bija uz to vardi. Bet nesanāca piecirst. Man frikcions bija bišķi atlaists. Paņemu citu spinningu. Vajag bišķiņ, lai pierost pie viņa. Un labi, tas temu vardiņai tomēr kaiņas visu laiku čakarējas aiz akā. Kaut kādas viņas ļoti lipīgas, pielīp pie pašas vardas. Nē, nu labi, tur pa iepakojumu 3 eiro, man liekas, pat mazāk 2,50 es samaksāju. Un iepakojuma 6 gabali dažas krāsas. Nav tā kā slikti. Nu, pamēģināšu vēl. Man tāda zaļa vēl līdzi ir, arī viņu pamēģināšu. Tos vardas arī var ielikt uz mazo divžuburāki un pamēģināt Bābites ezerā. Jo tur dažreiz līdeka ņem tieši kad viņa negrib, vai kaut kur jau sezona vidū, viņa ļoti tāda pieprasēta, visi ķer viņu, atlaiž šur tur, un viņu vajag bišku tā arī šokēt, ķert ar kaut ko viņa vēl neesi redzējusi. Tā, Olegam Zaceps, jā, laikam vajag offsetu likt, man arī grūti izvadīt maneklitē. Man ir tāds novērojums, ka līdeka Latvijā ļoti aktīvi ēd vardes tieši maija, jūnija vēl arī, pavasaru arī un augusta beigas, septembra sākums. Man liekas, ka septembra vardes ar ūdens atzīšanu paliek tādas ļoti lēnas, gandrīz jau nekustas, varbūt uz ziemas režīmu pāriet. Un tādēļ līdekas arī ar viņam bārojas. Tā kā viegla barība. Bet maija, nu nezinu, vai nu arī līdekas aktīvi bārojas, vai nu vardam tak tieši maija ir narstu laiks arī. Ja to var nosaukt pa narstu. Nu vot, mīlestības laiks. Mīlestības laiks, kad viņi arī divaini kustas pa visam ūdens tilpnēm, peld viens aiz otrā, lec viens uz otrā, lec uz pludiņam, kad uz liņam, piemēram, sēž un traucē. Nu vot. Iespējams, tas kaut kā arī ar šītu saistīts, ka viņas īpaši gardās un garšīgas tieši maijā. Bet, piemēram, pagājušajā gadā es vēl pamanīju, ka īpaši Bābites ezera, bet ne tikai Bābites, arī Kaņieri, arī Daugava, Rīgas, nu gandrīz centrā. Pie CSDD es tur netālu esmu, un līdeka ņem vēžus, un ja viņu noterīt, viņai iekšā vedrā arī ir veži. Un bija brīdis, kad Bābites ezera augusta beigas, septembra līdz oktobra sākumam, viņa ņem tos vēžus, nu nereāli riktīgi labi. Nu, un visi brauc, nekeras, man katru copi uz tiem vēžiem, nu, anomāli labi. Pat, bet galvenais noticēt. Nu, pakert pāris stundas, nokert vienu, ticība paradīsies, un pēc tam ķert, un redzes, kā uz viņam ķeras. Bet vajag trapīt to posmu, jo, piemēram, pēc tam oktobrā jau vīdu, novembrī, cik es neesmu mēģinājis uz tiem vēžiem, man pat copas nebija. Nu, vispār nereaģēju uz viņiem. Pat copas nav. Nu, tā. Interesanti ar visam tam līdeku uzvedību un manekliem. Katru laiku kaut ko jāmeklē, kaut ko jāeksperimentē. Un arī uzticības faktors un pats ticības faktors, viņš ļoti, ļoti svarīgs, jo ja tu netici, tad, nu, nesanāks nokert.
ja tev kaut kāda manekla tic, viņa var tu nevienam neko nekert, bet tev kert visu laiku. Tā, mēs tuvojamies krastam un vajag uzlikt vai nu offsetāki, vai nu šupiņu. Un es pamēģināšu kaut kādu gumiju uz offsetā. Nu, protams, vestiņš attīzu, ko vēl. Vispār negribu kert uz citam gumijam, viņi man patīk, viņi strādā, uz viņiem ir sportisti pasaulē. Man arī milzīga ticība, man liekas, es viņus ļoti kaut kā jau pierodu tā smuki izvadīt, lai gan man, gan līdekai tas bija patīkams. Nu, vot. Tā kā keram. Pastāstīšu, kas būs tālāk. Tu esi šukaliek. Te ir līdeka, Oleg, davai. Olegs sēž telefonā, jau netīc, kā kersies, bet te 4 copas jau bija, un uz offsetu, un viena realizējas tikko. Tikai uz offsetu vajag diezgan rūpīgi izvadīt. Vēl caur visam tam niedram īpaši grūti to izdarīt. Nu, biri, ņem. Uz zeug skeča šāt. Uz offsetāki. Tāds neliels meriņš. Bet smūgs arī. Super. Tā. Kur man cimds? Cimdis. Un lidecens. Un offsetākis ar zeugskaķi šādi. Es viņus uz 2 žubura lieku, bet ar offsetā rekurā arī strādā. Pamēģināsim vēl tāds 52, 54 kaut kādi. Nāfik, laidīsim viņu arī. Tā. Достаточно. Есть. Tikko teicu, vēl ir augsti priekš sunīšiem un paņemā. No Doc X Speed Sliding. Oi, kāds Speed Sliding, es jau noguris. Megabus Doc X Sliding. Apsēžās, viņa iesēžās zālēs iekšā. Oleks, ņem sačuku, es piepildēšu. Nu, nedrīkst tā darīt. Iznāk. Iznāk. Nu. Nāk te, mīļa. Uzlaid kātu. Yes! Ja es viņu izvilkšu, tas būs labākais vakara nobeigums. Yeah! Uzlaid kātu. Cik tu sajūti to līdeku. Bet viena nianse, viņi nedrīkst dot iet dziļāk, jo tur ir mežs no niedram, un viņi parasti tur arī paliks ar 2-3 žuburākiem. Yes! No! Urā! Kāds saulriets, paskatiet! Nu, cik smuki! Nu, vot, tikai dēļ šīs līdekas bija vērts vispār izbraukt vakarā. Tikai dēļ viņai. Viņa nav liela, ap 2 kilogramiem, bet uz laikātu, uz Megabus Doc X maziņo sliding. Vot par to es mīlu to copi un visu to procesu. Varbūt, ja es kertu šobrīd uz mazam gumijam, es nokeru jau 3 līdekas, visticamāk, 2. Bet es gribu uz šito. Uz šito ir viena, bet cik labi. Tāda līdziņa uz Megabus Doc X Sliding. Super smuki. Un viņš ir 98. gada izlaiduma gandrīz kais. Nu, ļoti labi. Ļoti smuki, ļoti labi. Saule sāka strauji slēpties aiz horizonta, Olegs arī jau nogurīs, bet mums ir tradīcija. Mēs taisam 10 pēdējos metienus,
Un ja tā jūs 10 pēdējos metienos, vienam no jums ir kaut kas kontakts, zemmērs, copīte, tad vēl 10 metienos. Mēs tā vienu reizi Babitas ezerā uz 2 stundām aizturējamies. Es beigas uzliku poperī, ļoti gribēs vēl kaut ko nokert uz virsmas manekliem, bet diemžēl nepaveicās ar tiem 10 metieniem. Bet tik un tā, superīga tā līdeka, superīgs dienas nobeigums. Tas ļoti laba atklāšana, ļoti labas emocijas, īpaši pēc pēdējās līdekas. Tā, tas mums kaut kas negaidīts uz hardcore trapies. Es nenofilmēju sakumu. Tas mēriņš taču nebūs. Uz hardcore? Oho. Es tikko vēl padomāju, ka vajag kaut ko uzlikt tādu, uz ko neesmu kēris šais dienas. Un ir. Hardcores ļoti jums ieteicu īpaši Babitas ezeram. Priekš jebkuriem seklējiem ūdenim, jo viņš provocē to līdeku. Tieši provocē. Viņa iznāk uzsīt. Tūlīt es jums parādīšu. Kā jums jau parādīju, nokiras uz hardcoreņu. Duel hardcore, ļoti labs maneklis sekalūdeniem, ļoti labs. Man ir kolekcija ar viņu. 40 gabali, dažas krāsas, visi izlaiduma gadi. Viņš iedziļinās 20 cm un fiška ir tur, kā viņš provocē to līdeku. Viņi viņu negrib apēst. Viņi viņu sīt koš un dara tā, lai viņš aizietu no viņas teritorijas. Un tas ir dēļ tā viņa ķeras. Kā ķeras? Dažreiz viņa dīvaini ķeras. Kaut kur aiz mēles, aiz žaunam un tā tālāk. Izmet pat. Redzat, viņa tā kā, negribēja apēst. Viņa tikai iekoš ar pašu tā kā mutes galiņu. Tā smuka līdaceņa, kur ap 60. Bišķi vēl gribu pastāstīt par hardcore, pa viņu var stāstīt bezgalīgi. Kā jau pateicu, man pilna kolekcija, gandrīz pilna, tad bišķi pietrūkst. Viņam bija trīs tā kā modeļu klāstī. Pa lielam viņam visiem mazliet atšķiras iedziļinājums uz 5 plus mīnus centimetriem. Es pat teiktu ne pats iedziļinājums, bet vecākā sērija izpeld ātrāk nekā jaunākā sērija. Kā jaunākā, kura līdz 2015. gadam bija izlaista. Un uz hardcore keras viss. Meža vimba, sapalī, asari, protams, rūduļiņiem, Babitas ezera, Engures ezera uz viņu. Protams, līdekas, zemmēri, lielas līdekas, man bija metrs, bija meža vimba 5,1 kg, Babitas ezera pie ezerkrāstiem, un vārdu sakot par ezerkrāstiem. Ezerkrāstos, man liekas, tur katram 9 cilvēkiem no 10. No 10 ir hardcores, hardcoreiņš. Jo ezerkrāstos arī ķer pārsvarā tādi cilvēki vecumā, un hardcore ir tāda lieta, kura stabili. Pat sliktākajā dienā līdeka iznāks, iekodīs viņu un vismaz kaut ko, bet tu nokers. Neteikšu, ka tā līdeka trapīsies pa normālu, varbūt kaut kur tā kā ārējā sana, bet pats fakts. Es hardcoriem mainu akjus, lieku BKK akjus, lai drošāk. Jo tur diezgan tādi tievi, neteikšu, ka tievi aki ir oriģināla. Tā kā es lielu bišku dažreiz lielākus. Oriģināli tur stāv 6. numurs, es lieku vai 5, vai 4, bet 4 tā vai arī bez fanatisma jāskatās, lai tas netraucē spēlī. Un šobrīd man, piemēram, stāv 4. izmērs te. Abi aki 4. izmērs. Saule pamodās. Šobrīd mums smuks saulēkts. It kā skaitas, ka vajag mēs maneklī uz sauli. Tātad līdekai būs vieglāk trāpīt,
viņi tas nespēdīs acīs, bet, nu, nezinu. Man tā teorija neteikšu, kā strādā. Opā, līdeka patēja lēc. Es teiktu, vajag ne precīzi uz sauli mest, bet kaut kur bišku uz sanu. Nu, kaut kā man tāda intuīcija visu laiku. Ir. Un tur arī lēc. Kaut kāda aktivitāte Olegs šodien notiek. Kaut kāds zīvīs izliek, kaut ko viņa ēt. Vai nu tas tikai kam ir saulēkts, kaut kāds iznāciens viņa iesakas, un pēc 15 minūtēm izliksies līdz saulrietam. Nu, aizgāja. Nu, tas bija mēriņš, jūs redzēt, uz Vestinšatīs. Kaut kur pēc nedēļas braukšu ar Nīlu izdonu One Last Cast, un varat paskatīt, kā mēs rudeni ķeram uz Vestinšatīs. Tās kaut kādi čīti. Bet varbūt mēs sarunāsim, kā bez čītiem ķersim. Gandrīz uzreiz pēc šī stāsta pieķeras vēl viena līdaciņa 53 cm. Atkal uz Vestinšatīs, bet pēc tām. Bonus! Man liekas, tas pat tā pati līdeka, kas man aizgāja dienu pirms, jo noķerēs viņu tāja paša vieta. Absolūti tāja paša vieta. Pat man liekas, maneklī es iedevu arī ar to pašu leņķi no tās pašas puses kā dienu pirms. Un tūlīt pārdīšu kā 86. Superīgi. Nu ko, šī tādā smuka resna līdeka 86. Laikam tas mamma. Burtnieku ezers. Atklāšana. Nu, ļoti smuki. Mēs viņu atlaidīsim, lai jūs atbraucat te un noķerat viņu vēlreiz. Vai nu mēs atbraucam te un noķeram viņu vēlreiz. Tev obligāti jālaiž prom. Tā. Un davai. Grib pats palīdz sašuka un braukt uz mājām. Nu. Все, skrien, dargā. Есть! Olegam ir dzīves. Arī uz Vestin? Nē, uz Vestin. Nē, uz savu šupiņu. Oho. Olegs, tu laimīgs? Vēl gribu. Vēl 10 gabalus. Bet jau jūtas labāk. Jā. Olegam pieķeras. Kaut kāds dzīvtiņa. Super. Atkal uz savu šupiņu, ja? Arī čiti kaut kādi. Pēc neliela brīža man pieķeras vēl viens mēriņš, tāds ap 60, uz oranžu Vestinšatīs. Pēc tam stundiņu vēl papildējām, copes nebija, un aptuveni 9:30 jau aizbraucam savākties un atbrīvot maiņu. Mūsu copes sesija Burtnieku ezera ir nobeigušies. Šodien bija diezgan laba diena, mēs paķeram tikai 2,5 stundas, bet, manuprāt, veiksmīgi pieķeras laba līdeka 86 cm. Negaidīti, bet, labi, gaidīti, jo es zinu, ka viņi tur ir, jo man pirmā diena aizgāja kaut kas liels. Pēc tam vakarā aizgāja kaut kas liels. Un šodien man liekas, to pašu līdeku es noķeru un atlaižu, lai noķer arī tu. Bet, ja tu negribi ķert līņus, bet atbrauc Burtnieku ezerā, vai tev neķeras kādus līņus, līdekas, tad tev ir kanāls te, Burtnieku ezera māja, kur mēs iebarojam veselu spaini, 20 litrus ar zirņiem. Cerams, ka līņi ir apmierināti. Varbūt Brexit tuvākajā laikā arī nārstos un atnāks arī te patusēt. Tā kā var arī iebraukt patusēt Burtnieku mājā, paķert līņus, arī līdekas. Kopumā šis video, es ceru, ka es vispār viņu nekautrēšos samontēt un izlīgt. Ja tu skaties, tad laikam viss man izdevās. Tas bija tāds pirmais testa video
centīšos nākamreiz bišku kvalitatīvāk, sarakstīšu scenāriju, varbūt sīžetu, lai, tā bišku pa kādrim visu sadalīt un strukturizēti jums parādīt. Šoreiz tas bija tāds live session, nākamreiz pamēģināšu bišku tā informatīvāk ar visiem sīkumiem, kā ķert, kur, uz ko, kādas nianses novērot. Cerams, ka jums noderēs. Pirma diena bija arī diezgan veiksmīga. Mēs paķeram no 6 rīta līdz 10, noķeram 10 mērelīdekas, pēc tam izbraucam vēl pa vakaru, man vēl bija 3 mērelīdekas. Uz Unity, uz Valkyrie, Megabass Kiks, 1. māja, kas var būt labāk? Labākas emocijas palika. Varbūt arī pa dienu bija vērts paķert, bet mums bija tik daudz gaļas un tik maz miega, ka vajadzēja arī atpusties bišķi. Skatos, bišķi mazliet mainas laika apstākļi, varbūt būs pat lietus. Es domāju, ir vērts braukt kaut kur 15. māja nākamreiz, kad līdeka būs jau gatava, jo šobrīd mēs kaut ko tīriem uz upu. Viņas visas bija tukšas. Viņas neēd. Viņas tikko pēc nārstošanas vai iespējams pat lielas joprojām nārsto lielas mammas. Visam ir kaut kad griezieni pēc nārstošanas, tā kā vēl vajag kaut kāds laicīgs. Kaut kā tā, seko šīs kanālam, seko Copes draugā, mājaslapai, tur ir visi manekli, kas bija redzami video, un ne tikai, tur ir visi priekš seklējiem. Viss interesants. Un ļoti daudz retumus, ļoti daudz ekskluzīva priekš Bābitas ezerā, burtnieku uz sekalūdeniem. Kā tu redzēji, burtnieks ir vispār diezgan universāls. Tur var gan uz Unity paķert, gan uz hardcore, gan uz džerku, gan uz gumiem. Un vēlreiz paldies, ka noskaties. Ceru, ka pamanīju un piefiksēju kaut ko noderīgu priekš sevis. Uz tikšanos nākamajā video. Tavs Copes draugs!